Nolūkā veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes jomā Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls Latvijas būvniecība šogad pirmo reizi Latvijā izsludināja konkursu Energoefektīvākā ēka Latvijā 2010. Konkursa galvenais vērtēšanas kritērijs bija sasniegtais kopējais siltumenerģijas patēriņš apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, kas atspoguļo ēkas energoefektivitāti. Nominācijās par ēku renovāciju papildus tika vērtēts arī siltumenerģijas ietaupījuma rādītājs pēc renovācijas. Kā sekundārie kritēriji tika izvirzīti būvniecības ilgtspējīgie risinājumi un kvalitāte, zaļā iepirkuma principu piemērošana būvdarbos, arhitektoniskā kvalitāte un ventilācijas sistēmas risinājumi. Kopumā nominācijā Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka 2010 tika iesniegti 12 pieteikumi. Namus vērtēja komisija, kurā darbojās pārstāvji no dažādiem uzņēmumiem, asociācijām un aģentūrām. Es nosaukšu to skaitli, kas ir tas ietaupījums energoefektivitātes uzlabošanā. Tie ir gandrīz 60% uzlabojums, proti 57,44% uzlabojums energoefektivitātei. Jā, liekas fantastiski, ka tā ir realitāte dzīvē, konkrēta māja, kur atrodas Jelgavā, Helmaņa ielā 3. Projektu realizēja SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde sadarbībā ar organizāciju Austrumeiropas mājokļu iniciatīva. Jelgava ne tikai bija viena no pirmajiem, ne paši pirmie, kas uzsāka, bet arī tie, kas dabūja šobrīd lielo balvu daudzdzīvokļu māju kategorijā. Un es pirmkārt novēlēju, ka viņi ir malači, ka viņi ir tie ceļlauži, jo skaidrs, ka šī gada veiksmes stāsts, ka tik daudz māja parādījušās siltināšana, ir tikai un vienīgi tāpēc, ka ir kāda viena vai kādas 3 vai pat vēlāk 10 mājas, kurā cilvēks var pataustīt, iet, pajautīt kaimiņām, saprast, ka viss ir kārtībā. Iesākumā varbūt netik vieglais renovācijas ceļš Jelgavā iesākās 2003. gadā sadarbībā ar Vācijas kolēģiem. 2005. gadā šī sadarbība turpinājās. Un Vācijas Latvijas pilotprojekta ietvaros tika renovētas 2 dzīvojamās mājas. Tas ir 4. līnijā 1 Jelgavā un Helmaņa ielā 3. Šeit mēs esam pie mājas Helmaņa ielā 3, kur tagad ir ieguvusi energoefektīvākā ēka Latvijā 2010 apbalvojumu, par ko mēs esam ļoti, ļoti priecīgi. Es domāju, ka tā ir vislielākā balva visā mūsu iedzīvotāju vārdā, jo pat lielākie skeptiķi, kas bija arī pretī visam tam, šodien pasaka lielu paldies, ka piekrituši visai, kā saka, tai saucamai renovācijai, kur mēs vispār nezinājām, kas tā tāda ir, un, kā jau es teicu, ka mēs gājām pretī visam nezināmajam, vai ne? Mēs esam renovējuši 3 mājas, 3 dzīvojamās mājas, 5 projekti ir apstiprināti, ja, un vēl tiek gatavoti 9 projekti valsts programmai. Pagājušo gadu nogalē ļoti daudz interesentu izteica vēlmi iepazīties ar mūsu pieredzi, un mēs sākām vēl vienreizēju pasākumu Latvijā, tas ir atvērto durvju dienas organizēšana. Šo atvērto durvju dienu ietvaros varēja pieteikties jebkurš Latvijas iedzīvotājs un iepazīties ne tikai ar teorētiskajām atziņām mūsu, bet arī iepazīties ar to, ko mēs praksē esam izdarījuši. Tātad katrā šajā renovētajā mājā varēja uzdot jautājumus arī dzīvokļu īpašniekiem, kā viņi pieņēma lēmumus, kāpēc viņi pieņēma lēmumus un kā viņi tagad dzīvo šajās renovētajās mājās. Svarīgi saprast, ka šādus rezultātus var sasniegt jebkuras ēkas dzīvokļu īpašnieki sadarbībā ar zinošu pārvaldnieku. Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde realizētais projekts ir spilgts piemērs.